Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Mazais pret lielo, kurš kuru. Šodienas rakstu vieta. Bet Dāvids sacīja filistietim: Tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu un kaujas vāli, bet es eju tev pretī tā kunga Cebota vārdā, kas ir Izrēla karapulku dievs, kuru tu esi izaicinājis. Šodien tas kungs tevi nodos manā rokā, un es tevi nosatīšu, un tavu galvu es tev nocirtīšu, un tavu līķi līdz ar filistiešu karapulku līķiem vēl šodien es nodošu putniem zem debesis un zvēriem virs zemes, lai visa pasaule zina, ka Izrēlam ir Dievs. Un lai atzīst visu šī kara saime, ka tas kungs neizglāb nedz ar zobenu, nedz ar šķēpu, jo karš pieder tam kungam, un viņš jūs nodod mūsu rokā. 1. Samuēla 17. nodaļa, 45. līdz 47. pants. Šodienas pārdomas. Nesen redzēju visai amizantu scēnu. Lauku mājas sētā, kurā saimnieko viens no mazākajiem suņukiem, toterjers vārdā Sems, ieradās kaimiņu Rotveilera šķirnes milzis Zorro. Mazais Sems pamanījis Zorro, sāka nikni riet un metās virsū lielajam iebrucējam, drosmīgi padzenot to no savas teritorijas. Vērojot notiekošo, atmiņā atausa Dāvida un Golijāta cīņa. Lai arī cik liels un neuzvarams šķita Golijāts, Dāvids zināja, ka viņa pusē karo pats visvarenais Dievs. Dāvids vēl pirms cīņa bija sākusies, skaidri zināja un pasludināja tās iznākumu – pilnīgu Dieva uzvaru. Kad ejam cauri sarežģītām situācijām, arī mums reizēm rodas vēlme domāt: redz, viņi jau tādi stipri un lieli, bet viņiem ir tas un tas, bet man. Šādos brīžos atceries, ka tu, tāpat kā Dāvids, piederi Dieva tautai, un tāpēc tev jau pieder uzvara. Neļauj Golijāta tukšajiem vārdiem vai lielajam stāvam iebaidīt tevi. Lai arī kāds ierocis celtos pret tevi, tas negūs panākumus. Saglabā ticību, un tāpat kā Dāvids, pasludini Dieva vārdu par uzbrucējiem, kas nāk tavā teritorijā. Dodies šajā dienā ar pārliecību par uzvaru. Šodienas lūkšana. Tēvs, es tev pateicos, ka šajā laikā es nestājos pretī dzīves izaicinājumiem viens pats. Patiesi, tu esi ar mani un par mani. Padari mani spējīgu redzēt lietas tavā perspektīvā, pasludināt tavu vārdu pār situāciju un rīkoties atbilstoši taviem norādījumiem. Jēzus vārdā. Āmen.